Sēsavas pagasta zemnieku saimniecībā Sniedzis sācies karstākais darba laiks. Klausoties sinoptiķu prognozes, pieņemts lēmums vienlaicīgi kult gan rapsi, gan ziemas kviešus, jo, kā saka, kaut kurā pirkstā gribi, sāp abi. Noteikti rapsis jāglāb pirmais, jo kvieši bišķīt noturīgāki pret lietavām, pret krusām. Rapsim pietiks ar 5-10 minūtēm, kad tas gada darbs var aiziet zudībā. Raža ir izcila, bet par izcilu viņu noteikti varēs teikt tad, kad viņa būs sabērta klētī un būs novākta. Patreiz tas ir tikai tīri teorētiski vai vizuāli. Vienīgais mierinājums, ka 200 hektāru lielie rapšu lauki šogad pirmo reizi pret krustas nedarbiem apdrošināti. Ar kviešiem gan ir savādāk. Labības stiebri sakrituši veldrē, bet pašlaik tas ražu vēl neietekmējot. Šobrīd graudi iet ap 6 tonnām. Tie, kuri tā ļoti nopietni sakrituši veldrē, kur principā, kā es rēķinu, ja šajās dienās es viņus nenovācu, ja nāk vēl viens lietus, tad es viņus vairāk arī nevākšu. Nokūtie graudi tiek vesti uz Zeleju, uz kooperatīvu Latraps, un līdzīga situācija esot arī citās Zemgales saimniecībās. Ir veldrē daudziem saimniekiem aizgājuši, tīpaši aizgājuši tiem, kas ir normāli un priekš tā šķirnes par daudz mēslojuši, mēģinot maksimālo ražu izspiest. Šogad nav noveicies un viņi nogulusies veldrē, un viņi būs grūtāk pļaujami. Garas rindas pagaidām vēl neveidojas, jo ražas novākšana sākusies tikai Zemgales dienvidu pusē. Pirmās ievestās tonnas priecē ar labu kvalitāti, bet par graudu cenu pagaidām vēl grūti spriest. Zemnieku cenu maiņas gan īpaši neietekmēšot, jo lielākoties no īguma noslēgti par fiksēto cenu. Zemnieki strādā ievērojami modernāk, varbūt tās kā vienā otrā nozarē, kas tiek uzskatīta par moderno, jo viņi jau ir safiksējuši tās cenas. Ļoti daudziem zemniekiem, kas šeit iekšā ir ievests, viņas ir jau nofiksētas iespējams pat iepriekšējā rudenī, ne tikai pavasarī. Ja silts un saulains laiks pieturēsies vismaz vēl pāris dienas, rapša novākšana sāksies visā Zemgalē un arī Kurzemē. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs.